Reizeknas novads Ricānu vidusskola. Neliela intervija mobilajiem reportieriem. Lielajā steigā aizņemtībā esam atraduši brīdi, lai pašu atraktīvo, labestīgo, pozitīvo Danielu aicinātu uz nelielu interviju. Šodien svētki Eko skolā. Ko jums nozīmē šī diena un vispār Eko skola Latvijā? Šī diena ir kā atskats uz iepriekšējā gada padarīto. Protams, gandarījuma, prieka un sajūsmas par to, ko skolas ir paveikušas. Un labs sākums pirms jaunām acīm arī, jo skolas arī padalās ar iedvesmu. Gan atskats uz atpakaļ pagātnē, gan skats nākotnē. Sakiet, Daniela, vai tas ir viegli būt koordinatoram, koordinēt šo Eko skolu darbu Latvijā? Nav viegli, jo skolas aizvien vairāk un vairāk, bet patīkami, jo es redzu tam darbam jēgu. Ja skolas ar tādu atdevi strādā, tad arī man pašam prieks. Sirdslieta. Jā. Un kas turpmākais rītdien? Ko jūs rītdien sāksiet? Izgulēšos. Jā, jo nav gulēts un es normāli visu laiku skriets un plānots, jo daudz lietas. Es diemžēl viens pats esmu, kas darbojas. Man ir kolēģis, bet viņi pieslēdzās šeit, tad viņiem savu grozu. Dodiet mums uzdevumu, mēs palīdzēsim un atbalstīsim. Prieks vienmēr saņemt jūsu vēstules, jūsu sūtījumus tiešām. Lai jums veicas, liels darbs, ko jūs darāt. Mēs esam. Paldies, paldies, paldies,